jo tā kā meta Jelgava pirmajā puslaikā, nu, tas būtu nedabīgi, ja viņi tā turpinātu visu spēli. Barons treneri to zināja, un, protams, ka Jelgavnieki beigās tāpat iemet ārprātīgi daudz tālmetienus, 17 šajā mačā. 37 mēģinājumos Baroni tikai 4 no 17 no tālās distances, bet šī pilnīgākā dominants groza apakšā ar šo vīru Karlu Hipu priekšgalā, kuram 27.11 atlikušās bumbas un vismaz 5 dankus es atceros viņam, varbūt pat veseli 6. Un redzat, šādi caurgājieni, kur ir Jelgavas aizsardzība, Jelgavniekiem ir par ko padomāt tieši aizsardzībā savā groza tūmā, kur bija šodien ļoti liels problēmas. Šeit vēl pirmā puslaika epizodes, kur uzvarēja Jelgavnieks. Dārgais izrīkojās ar pretinieku Neglīti. Ar savu bijušo komandas biedru nemaldos Latvijas universitātā, Rihardu Zēbergu. Un Hipa viens no daudzajiem dankiem, vismaz 5, ja ne 6, kā mēs jau te kopīgi cenšamies atcerēties. Bet otrajā puslaikā Barons neko nemainīja savā spēlē, vienkārši tas sāka dot labākus rezultātus. 2 punktu metienu procents Baronam 55, ļoti solīts, 29 no 53 2 punktu metieniem realizēja Barons. Jelgavai 7 2 punktu metienu, 29, 24% uz komandu, uz visu spēli, 7 precīzi 2 punktu metienu. Būsim godīgi, ar šādu spēli ļoti naivi ir cerēt uz uzvaru. Soda metienus arī meta vairāk Baronu, 13 no 16, viesiem 6 no 9. Nu, loģiski, ka tikai komanda, kas dominē groza apakšā, ka pret viņu ir arī vairāk noteikumu pārkāpumu. Nu, šeit redzat, kā dominē Karls Hips. Un viss cieņš šim centra spēlētājiem. Ļoti labi viņš saņem bumbu un ļoti asi iet augšā uz šo lēcienu. Un tā asi arī cenšas tiek bumbu grozā no augšanā un maz tik vienkārši nobloķēt viņu metienu. Atvērās spēles